Nu, kā tad ar diversifikāciju ieguldām obligācijās, Baltijas obligācijās? Ja? Protams, diversificēt vajag, nevajag likt visas olas vienā grozā, nevajag likt visu naudu vienā olā, vienā lielā grozā. Ja? Attiecīgi diversifikāciju vajag. Un tajā mēs atduramies pret to, ka tipiskā gadījumā, ja būs vajadzīgs tiemēr diezgan samērā liels portfels, lai uztaisītu iedzīgu diversifikāciju. Ja jums ir viena vai divas obligācijas portfeli individuāls, tā nav diversifikācija, vai ne? Bet, ja jums 5, tas jau pat vispār ir kaut kāds pats minimums, ja drīzāk jau mēs virzamies 10, un citi teiks vēl vairāk obligācijas. Ja tad jautājums, vai mēs varam savākt 10 obligācijas, pa cik lielam gabalam katra ir, cik mēs samaksājam komisijās. Es teiktu tā, ka ja mēs pamanāmies pieteikties obligāciju publiskajiem piedāvājumiem sākotnējā piedāvājumā ar zemējām komisijām, tad šeit katrā obligācijā tagad ir 500 000 eiro. Ja mēs tāds obligācijas varam atrast, tad mums nav bijuši tik daudz pēdējos gados, tad pieņemsim, ka mēs tā varam. Vismaz 10 000 vajadzīgi, lai portfelīts tieši obligācijām, lai varētu sataisīt kaut cik vispār minimālāko diversifikāciju. Ja? Protams, ideālajā gadījumā tā būs vēl lielāka. Ja? Attiecīgi jārēķinās to, ka ja vien negribās daudz riskēt, tad vajadzēs tomēr tos portfeļus lielākus, lai iedzīgi ieguldītu obligācijās.